Jāzeps ir deju kopas rūtai vadītājs jau 2 dziesmu un deju svētku garumā. Un katrā no šiem dziesmu svētkiem mums ir izdevies sasniegt labus rezultātus. Pirmajā reizē mēs ieguvām 1. pakāpes diplomu, bet šajā gadā augstākās pakāpes diplomu, kā arī iespēju uzstāties noslēguma deju koncertā Meža parkā, kas ir tiešām nebijis panākums krāsliviešiem. Jāzeps uz mēģinājumiem nāk ar labu garu stāvokli, ar humoru, ar mīlestību pret deju, ar cieņu un pietāti pret dejotājiem, iedrošinot viņus, paslavējot, un tāpēc mums visiem kopā labi sanāk, un tāpēc arī šie panākumi, šie sasniegumi. Jāzeps ir arī izcils dejotājs, un man viņš ir deju partneris. Ar Jāzepu dejot ir ļoti viegli. Viņš bada, uz viņu var paļauties, viņš iedrosina, viņš iedvesmo, viņš pasmaida, piemiedz ar aci, un viss sanāk ļoti viegli. Paldies par šiem svētkiem! Jāzep, tūdeliņ tagadiņ tev tiks pasniegta skaista balva, ko esi godam pelnījis. Jo beidzot šodien vienkopus sanāk visi tavi darbi. Gan nebeidzamā spriguļu sišana, gan nīšu šķiešu un atspoļu iedalīšana audēju darbam, gan sudmaliņu iedarbināšana un vienkārša piedalīšanās talkas dančos, lai tā ir siena vākšana vai kartupeļu rakšana. Un visam pāri viens vienīgs dejot prieks, jo stūru stūriem tēvu zeme ir izdejota. To redzēja gan alsuņģieši, gan rucavnieki, gan piebaldzēni. Un tad, lai visi ciema suņi reļ, un vāverēm mežos liek polkas solī meklēt patvērumu, domāju, ka tu jau sen esi sapratis, ka senais dancis vislabāk iederas tepat pie Daugavas. Te, kur aiz ezeriem ir redzami augsti kalni. Te, kur izejot cauri ozolu vai liepu gatvei, mugurdancī var vērot, kā aiz mežiem jau atkal mostas pērkons savam dancim, lai atkal iegrieztu jautrās dzirnas un parādītu, ka vēl nekas nav beidzies.